Sveiki! Šī ir tā reize, kad var droši teikt, ka kaut kā laba beigas ir atkal kaut kā jauna sākums. 2015. gads, otrais gads, kad jauniešu studijā Bambus tika īstenot diskusiju klubs jauniešu runā, kad jaunieši nāk vienkopus runā par sev aktuālām lietām. Un šodien ir pēdējā reize, kad mēs tiekamies tieši šādā formātā projektu kopīgi rītdienu ietvarā. Un ņemot vērā, ka jauniešiem ļoti bijusi liela interese par diskusiju klubu un viņi tiešām ir augstu novērtējuši iespēju, kad viņi var runāt, diskutēt savā starpā, mācīties runāt kamerā, analizēt pēc tam savus runas, savas domas, savus attieksmes. Jauniešu studiju Bambus arī nākamajā gadā turpinās diskusiju klubu jauniešu runā, nedaudz citādā formātā, nedaudz citādā apjomā, bet turpināsim. Un tad, lai šodien būtu tāda kā svētku reize, kad mēs runājam par lietām, diskutējam, varbūt ne tik ļoti organizēti kā ierasti par vienu noteiktu tēmu, bet vairāk tiešām par to, kas katram uz sirds, kas katram sev aktuāls šobrīd ir, kādu mīlu sagaidot, un varbūt par kādiem sapņiem nākotnē. Lai mums jauks šis vakars un tiekamies atkal nākamajā gadā. Es esmu Baiva un Bambusā darbojos jau aptuveni gadu. Par Bambusu es uzzināju pavisam nejauši kādā no savām augstskolas lekcijām, kad mūsu brīnišķīgā pasniedzēja Zane, kas arī ir viena no Bambus brīvprātīgajām, stāstīja par to, kādas šeit ir iespējas jauniešiem. Tas man ieinteresēja, un tas visa brīvprātīgā darba būšana sākās ar pirmajām apmācībām, kas bija projekta rakstīšanas apmācības. Tātad šīs apmācības arī liela interesi es apmeklēju un daudz ko jaunu iemācījos un sapratu, ka šajā vietā es vēl atgriezīšos. Un kopā tieši pēc šīm apmācībām atnāca uz ārpusi piedāvājums, ka arī ir pieejama vakance komunikācijas speciālista vietai un tas vispār bija pārsteigums, likās, vai cik forši tas viss sakrīt, ka tas ir tas tieši, ko es augstskolā mācos. Un šajā vietā Bambusā, kur man šķita tik interesanti un tieši varbūt ir jāpamēģina. Un tā arī aizsākās šī gada ilgā prakse kā komunikācijas speciālistam Bambusā. Un esmu iemācījusies daudz jaunas un interesantas lietas, piemēram, ko īsti arī mums skolā nemāca, piemēram, plakātu veidošanu un preses relīzes. Un tas viss bija tiešām liels izaicinājums un man prieks, ka es to pieņēmu. Mani sauc Mārcis. Bambus ir ļoti laba iespēja, kur izpaust savas apstātās spējas. Mani sauc Anna. Ar Bambusu iepazinos šī gada aprīlī, kad piedalījos jauniešu apmācībā un iepazinos ar Līgu, kas pastāstīja par šo jauniešu studiju, mani interesēja. Un pēc pāris mēnešiem ierados, lai paskatītos, kas šeit ir. Un tieši tur bija notika pasākums Spāņu virtuvē. Un mani interesēja un patika. Bija interesanti darbošanās, jaunatne, tā kā jaunieši, mana vecuma. Un tāda forša atmosfēra. Un es izlēmu, ka labprāt atnākt vēl kādu pasākumu, kā arī pat darboties kā labprāt kā brīvprātīgais. Ja šogad nav sanācis tik daudz, varbūt nākamgad. Man sauc Lauris. Es ar Bambusu iepazinos brīvprātīgā apmācībā Sānē. Līga man izstāstīja ļoti daudz par Bambusu, tas man iedvesmoja un sāka nākt un man ļoti patika un tās arī esmu projām šodien brīvprātīgais Bambusā. Ko Bambus, paldies par visu piedzīvoto šogad un uz redzīti nākošgad.